Ziema vai vasara, viņu sabiedrotais ir vingrošanas stieņi, ielu stabi un viss, kur var pieķerties. Ielu vingrotāji. 2009. gadā apskatījāmies amerikāņu video, kur daži melnādainie vīri mēģināja izdarīt kaut kādas trikus, kurus mēs nespējām savienot ar fizikas likumiem. Un mēģinājām atkārtot, un kaut kā pamazām tas viss mums tā sanāca. Un sapratām, ka patīk tas tādiem ielas džekiem. Arī viņi arī nāk un interesējās, viņiem tas patīk. Tā arī pamazām mēs pārtapām no vienkārši atkārtotājiem par lielu sociālu kustību. Kā saka paši puiši, šis hobijs viņiem ļauj sevi pilnveidot visās jomās. Pilnveidošana, jā. Tīri paši savai iniciatīvai. Jā, brīvos apstākļos mēs neesam ierobežoti. Man šajā pasākumā aizrauja visa tā kompānija, visa tā mīlestība pret draugiem, ka brīvā dabā tu kusties, dzīvo veselīgi, sporto. Tas būtu pilnībā viss. Savāc dažus savus draugus, ar kuriem kopā sporto. Mans vecākais līdzgaitnieks Rudolfs. Ar viņu kopā divatā sākām, palēnām, piebiedrojās pa vienam. Tagad jau mēs esam tāds kupls pulciņš, 30 cilvēki, braucam citur, parādam arī uz tādiem mazākām pilsētiņām, ciematiņiem. Cilvēkiem patīk. Es pastāvēju kaut ko gadu apmēram nāk. Pagājušajā es sāku nākt trenēties, tās laika nāk trenēties. Kādu rakstu savu izaugsmī vērtē? Man liekas, liels progress ir. Liels, jā. Sākumā bija. Nav svarziņā, varbūt pateikt, ir palielīties bišķiņ. Sākumā bija 74 kg, tagad ir 82. Kāpēc gribās tā vingrot? Tāpēc es gribu. Tas ir forši. Kas tur ir tik forši? Jo tad varētu būt stiprāks. Stiprāks, jā? Tad paliek stiprāks. Ja sākotnēji kustība darbojas tikai Rīgā, tad ideja kā labdevīgais vīrus izplatījies pa visu Latviju. Bija viena statistikas firma, kas uztaisīja statistiku, uz to mirkli bija kaut kādi 15,000 jaunieši. Grūti teikt, tagad neesam skaitījuši, nav arī tas mūsu mērķis. Mēs necenšamies ķerties kaut kādiem cipariem klāt. Puiši nāk un iet, paši pa sevi vingro Ogre, Liepāja, Jelgava, visas pilsētas, paši brauc uz uzstāšanās, paši taisa sacensības. Viss notiek, man ir liels prieks skatīties vienkārši par to, ka tas viss notiek pats no sevis un enerģija ir iedota, tas impulss ir iedots un viss vienkārši pats kā sniega bumba veļās tālāk. Novēlot veiksmi treniņos, panākumus veselīgā dzīvesveida popularizēšanā, Alberts Dinkers, Aigars Ulmanis, bez tabū.